kuras šodien tiek finansētas, tā skaitā arī caur integrācijas fondu, kuri saņem visādus Eiropas fondus, kā mēs to esam redzējuši. Trumps skaidri pateica, viņi likvidē finansēšanu ārvalstīm, jo caur to tika finansētas visas šīs Soros organizācijas. Un tas vairs nav mīts. Līdz tam šķita, ka tas ir mīts. Tagad tas viss ir mainījies. Zuckerbergs pēc Trumpa ievēlēšanas par ASV prezidentu pateica, ka viņš noņem visus šos rečekistus, čekistus no soc tīkliem, un viņš atzīstās, ka soc tīklus kontrolēja un slāpēja čekisti. Čekisti, tā ir reāla vara, un kas to darīja? Tā bija mūsu valdība. Viņi deleģēja cilvēkus caur it kā nevalstiskām organizācijām. Šodien, piemēram, soc tīklos, ja es ielieku kādu ziņu, tad to redz daudz vairāk cilvēku. Pirms iepriekšējām vēlēšanām, kad mēs startējām uz Saimu, praktiski cilvēki nevarēja atrast mani soc tīklos, tāpēc, ka es biju nobannots, jeb noslāpēts, vienkārši tā bija realitāte. Un šodien, kad mēs varam kaut vai komunicēt ar saviem atbalstītājiem, ar Latvijas iedzīvotājiem, ar cilvēkiem, kas dzīvo arī ārzemēs, savu soc tīkliem, rodas ticība, ka mūsu var būt vairāk. Un tieši tāpēc ir nepieciešams katram, kas grib piedalīties šajā kustībā, katram, kas grib šīs pārmaiņas, lai valsti nepārvalda šī valstiskā praida koalīcija, ir nepieciešams apvienoties soc tīklos. Es aicinu visus tos cilvēkus, kuri vēl ikdienā neizmanto Facebooku, neizmanto TikToku, neizmanto YouTube, pieslēgties maniem personiskiem kontiem, kas ir Latvija pirmajā vietā. Nav citas izējas. Un mums jākomunicē. Ja ir kādas ziņas, es informēšu Latvijas iedzīvotājs, atbalstītājs tieši caur soc tīkliem, jo es neceru, ka Panorāma attaisnos, parādīs to, ko es šodien jums saku. Nu, ja parādīs, teiks, pārsimt cilvēku atnāca, tur nekā nav, tur kaut kādi kreisie cilvēki, kādi dīvainīši atnāca. Praidu viņa parādīs jau kā pirmo ziņu. Skatieties vakarā Panorāma. Tur bija televīzijas, vispirmā ziņa būs Praids, kurā piedalījies Rīgas mērs jaunievēlētais. Tālūk, tādā valstī mēs dzīvojam, un vienīgais veids, lai mēs to pamainītu, ir jāpārņem caur nākamajām vēlēšanām vara valstī. Un es esmu gatavs uzņemties, šodien es to paziņoju, ņemot vērā, ka mēs esam zaudējuši, diemžēl, šajā cīņā par šīm godīgām, caurspīdīgajām Rīgas domas vēlēšanām. Tiesa, mēs tiesas lēmumu nevaram vairs pārsūdzēt. Mēs, kā deputāti ievēlēti, strādāsim aktīvi opozīcijā, mēs norādīsim uz domas kļūdām, mēs mēģināsim darīt visu, kas ir mūsu spēkos, bet mums ir tikai 13 mūsu balsis no 60, mēs esam lielākā frakcija, bet, diemžēl, lai pieņemtu lēmums, ir vajadzīgs vairākums. Bet es izmantošu visas savas zināšanas, spējas un arī pieredzi, lai pārliecinātu arī citu partiju pārstāvjus, lai mēs varētu pieņemt pareizes lēmumus. Es inicēšu priekšlikumu saistībā ar bezmaksas sabiedrisko transportu, kas ir vajadzīgs, un to mēs varam izdarīt gluži tāpat, kā tas ir Tallinā. Redzēsim, būs atbalsts vai nebūs. Es piedāvāšu arī palielināt atbalstu par katru jaundzimušo. Mēs bijām solījuši šos 2000, bet reāli tas ir pa maz vai vairāk. Bet pretī mums būs jārunā par to, kā piesaistīt investīcijas, kā radīt vairāk darba vietas, kā palielināt nodokļu iekasēšanu, jo šodien daudzi nodokļu maksātāji, kas kādreiz dzīvojuši Rīgā, ir vai nu pārbraukuši uz citām pašvaldībām, jeb aizbraukuši uz citām valstīm. Rīga vairs nav lielākā Baltijas pilsēta, tā vairs nav galvaspilsēta Baltijai. Viļņa mūs ir apsteigusi, un kā jau es teicu, mums ir par apmēram 10 miljārdiem mazākas ārvalstu investīcijas, apmēram par 10 miljārdiem mums ir mazāka ienākumi salīdzinājumā ar Igauniju, ja izlīdzina cilvēku tātad valsts budžetā, mums ir mazāka kreditēšana, arī par vismaz 10 miljārdiem mazāk. Un ja tos miljārdus mēs sakam 10 plus 10, kopā sanāk 30 miljārdi, ar ko mēs atšķiramies no mūsu kaimiņiem. Jūs saprotat, tā ir milzīga nauda. Un šodien, kā jau es teicu, vislabākais būtu tā, ka es atnāku jūsu priekšā, saku, mēs esam zaudējuši, man vairs nav ticības, ka mēs kaut ko varam izmainīt. Nē, es šodien atnācu, lai paziņotu. Man ir ticība, jo es esmu pārliecināts, ka mēs kopā varam uzvarēt, un mēs darīsim visu, lai nākamajā gadā mēs nomainītu šo varu, šo praida koalīciju Latvijā.